Nu, bļet, ierakst vai nē, bļet? Iet ierakst. Nu, šodien, bļet, es jau būtu trešdiena laikam, bļet. Karača, bļet, dzīvs sveiks vesels, viss ok, man jāiet pirmkārt strādāt, bļet. Brīvdienas ir izdevušas, to es jau, nu, galvenā doma. Apstīties manos YouTube profilus, tur es bieži vien jau varu ielikt tos video, ko TikTok neņem pretī. Pēc tam vakarā es ierakstīju vienu konkrētu garu video, izsēdim tur lambvārdu un tā tālāk, jā. Un tā tālāk. Nezinu, kāpēc vadlīnija pārkāpus vai kā viņu sauc. YouTube mierīgi. Kaut gan YouTube ar daudz, ko neņem pretī. Nu, es neesmu tur īsumā filmēt. Es tur 3 sekundžu jokus, 100 likt vēl labāk vienu normu video, pareizi. Nu, labi. Davai. Karači jāiet strādāt, man nav laika daudz bļakšēt, bļa. Nu darbos darbu, saprot, jā? Un tā. Tāpēc mums piedot, ja mēs kādreiz ierojam un atpušamies, bet zato zini, ja mēs vai nu dzeram, vai nu strādājam, nu viss apvienot nedrīkst. Tad sākas problēma darba traumas, ja godīgi. Kur tu Juris strādā? Juris ir freelancers, jo? Viņš dara daudz ko un neko. Зато наши тараканы и демоны, и враги нас даже берегут, блин. Не только ангелы, хранители. А таких мне навалом. Тараканы, как говорится, рутиши. Так что не переживайте, Лаки Будда был и будет Лаки. Только он забывает улыбаться иногда. Кто в армии был, тот в цирке не смеется. А кто ваши ранние жизни видел, блин, как вы тут хуйней занимаетесь, сами себя изменяете, блин. Сами свои души продавайте, то, блядь, там блядь, перержались и так далее, как мы с этой блондинкой тоже. Короче, тут устраивали фестиваль, она мне Элку пожокла, блин. Nu, tāpēc, ka tas tur viņi tur mīcīja, tur tā, viņai bija izdevīga poza, lai es biju, nu, tā kā žņauz aizmuguši, apmēram tas pats ar Elkoni, ka bišku ušai, lai, nu, tā. Nu, ne jau liet gulēt, bet, nu, tā, nu, papis malā, cipā, jau pietiks spēlēties, tas ir tā bija. Mēs vienkārši vizuāli patāstīsim, kā bija īsumā, ja šito video nenobloķēs. Kā bija? Esam bloģini tur, nu kā normāli cilvēki, blin, atpūšas, ja, nu, špīļi-vīļi vispārējais, apneka to špīļi-vīļi taisīt, gājām, davai izpēsīsim mozgas tam Pēterim. Хули viņš tur, dirž, ka viņš tur baigais, glavnis tur смотрящий стреливали tajā krājā. Nu, mēs tur atkal sākām ar viņu tur, rekšēt, viņi tur kaut ko pati sākām tur спелетесь. Я говорю, ты знаешь, что я тебя люблю, хочу и уважаю, это не об этом. Так что я тебе, ну, savai sievietes nekad neaiztikšu, iegaumē. Un arī sievietes iemācīties, ja tev kāds tavais vīrs tevi mēģina klapēt, bet paņem alumīniju krūzīti un sit, kam vienalga pa kurieni, kamēr viņa nebūs plakana. Sliktajā gadījumā, ja tu notriekti zemē, tad kot kājā, pohu, nekad nepadodas, neļaus ap kāpt uz galvas. Galvenais likums, nav svarīgi, kāda dzimumus tur esat, kas par radījumiem. Neļauj sev kāpt uz galvas. No sākuma ir jāizkaro vietas zem saules. Un tad tikai uzrādīsies rūķīši vispārējais. Tāpat kā aktieri visi pārējie strādā no sākuma uz savu brendu saražot, tā kā es šļem nagā, tā kā Stoņiks, piemēram, jā, vai Jurka Juriš, vai Juris Deksnis. Man īstais vārds ir Juris Deksnis, iekās 3/4 leitas un tā tālāk, es jau stāstīju 100 000 reizes. Nu, mazums kādam varbūt nepielēt, vai varbūt kāda jauna sekotāja, kuri to nemaz nezinu. Jā. Un veicanas atpēsieties no manis tālāk. Es pats savus 4 bērnus uzražošu vismaz, un vismaz līdz 9 gadiem nodzīvošu pats. Varbūt es 60 gados tikai 4 iesprādīšu pa sīkiem uztaisīšu, un kādam sīkiem pa firmē vai pa riktīgam mantojumu atstāšu. Un aiziešu uz citu paralēlu pasauli tālāk atpūsties. Tā kā es būšu šī misijas izpildīt. Man jūs te maucilis varu pakaļ neskrien. Es saprotu, ka es tāpēc ar nevienai pakaļ neskrien, kamēr es, tā kā es savas smidīgās kājas, ka būšu izārstējis, tā būs citur. Tā man būs sievas mājas biznesa un tā tālāk. Ja to es pats nezinu, ko es rītdien darīšu, vai kas šodien būs. Es tikai zinu 2 lietas, līdz 4, man būs vismaz 4 sīkie. Paldies Dievam, vismaz būšu spējīgs normāls veselīgus uzražot. Riktīgs mārupes gurķis pārībā vismaz līdz 60 gadiem, ja tu esi normāli veselību aprūpējis, pirmkārt. Tad tu arī būsi spējīgs normālus bērnus ražot. Un tāpat arī sievietēm.
Bet sievietēm tur citas garšas stāsts. Cik tas video ir? 5 minūtes, puse. Nu tā tālāk. Tie, kas zina, tie zina, kas nezina, tie nezina. Tur nav jāgadz esat mūti. Sievietēm ir savādāk. Vīrietis arī es pēc varu domāju, varbūt es domāju, ka es tā varbūt varēšu, varbūt nē. Tas ir apgrieztā loģika. Varbūt es līdz 90 gadiem būšu spējīgs radīt normāls bērnus. Varbūt. Es tā nezinu, no sākuma nodzīvošu, no sākuma nodzīvosim līdz maniem 90 gadiem. Un tad parunāsim, kā īsti bija. Pagātnes formā. Bija šitā, bija tā, no kļūdām bija jāmācās tā un šitā un tā. Tāpat kā tev pirms nāves, tu visu filmu apsties, tev tur šķirot, vēsturi šķirot, tev parāda tavu filmu, tavas kļūdas. Ko tu esi darījis, nevis skaties tikai uz citiem, ja? Tur ir tā, ka mēs jau ar savām acīm sevi purnu pat neredzam, mēs skatāmies tikai apkārt. Tad mums vajag spoguli, lai ieraudītu savu ģibaļniku, bļet. Kā saka, gribas pasīties mērķi, pasties spoguli. Cik tur minūtes, 6. Nu, un tā tālāk. Zato YouTube var iet garāks video, bet YouTube tu tur izsitīsies. Nu, sāk vieglāk, ka TikTokā izsities. Tur vismaz vietējais rajons ātri atpazīs. Šitas ķēms ir sakarīgs vai nē. Tur bija puse, tā kā mēs sākam tiki-toki to filmēt tas stulbās, tad jau puse jau no vietējā rajona pirmkārt pieslēdzas tie uzrādas to, kas ir kontaktu telefonas, jau ka tāds idiots es filmēs. Tālāk uzrāda, ka tuvākajā rajonā, kas ir. Un tā tikai kaut kur tad, ja tu iekļūsti rekomendācijas, pirmkārt, kā mēs ar Šlemnaga operatoru filmējam, es tu vārdu neteikšu, kas bija par operatoru, ja? Un tā tālāk. Tad ļoti daudz video trāpies rekomendācijas. Zini, kā var pateikt, tev rekomendācijas ir vai nav? Tev baigi strauji, tu knapi nepaspēj ielikt video, tev jau skatījums ir, ovā. Jau tik pēc dažas sekundām atjauno bildi, ovā. Skaidrs. Vai arī tev atnāk paziņojums, es nezinu, bet, katrā ziņā. Ir tādi video, kurus rekomendē. Nu kā, tu atver TikTok, tev viņas jau met ārā pašas, pareizi. Un tas nozīmē rekomendācijas iekļūt trendā. Tas arī nevienmēr, te uzrāda pirmkārt tuvāko cilvēku, bet, ja ir kaut kāds ļoti, guti Voldemāt, tad tikai. Arī no jebkuriem video to grib atlasāt tur, atbilstoši tā vai tā, vai tā kā reklāmas apmēram. Tā kā Google reklāmas šitās visas pārējās, zinat, ja? Garo stāstu. Apmēram uz to pusi. Gribu zināt, ka šitas TikToks vismaz 70 vai 80% aptuveni savāc sev no tām dāvanām, ko jūs tur metat visiem. Tur pāri, saprāt, kuri biezie, kuri oligarhi un tā tālāk, kuri uz kuru strādā. Tāpēc, ja viņi taisa tos bātlus, visas iespējamos, tā kā šitas spēles, kur tev jāpēk šitas vēl kaut kas un tā tālāk. Tur tas ir tas pats prikols. Cilvēkiem patīk spēlēt. Kāpēc es esīšu savu spēli ārā, ja cilvēkiem patīk spēlēt, cik minūtes es te ļaušu jau 8. Un tā tālāk. Ja nebūs šitas video TikTokā, tad būs YouTube. Tā tālāk. Ja varbūt nebūs ne tur. Arī varbūt. Tāpēc man paiet, kas tu piedāvā. Un tā tālāk. Labi, davai.